Roberts nospiež ierakstīt, un tad sasveicinās vēlreiz. Ieraksts ir sākts, ja? Super. Paldies, Robert. Tātad labrīt visiem. Labrīt vēlreiz šajā jau 11. webinārā par apmācību iespējām mūsu projektā Latvijas digitālais akcelerators. Šī webināra plāns, laika plāns ir aptuveni šāds. Tātad iesāku es ar atbalstu iespējām digitālajām inovācijām. Mani sauc Līga Ignate, es esmu Latvijas digitālā akceleratora Ziemeļkurzemes kontaktpunktu pārstāve. Pēc manis savu vārdu un idejas teiks uzņēmumā SIA Teogrowth pieredzes stāsts Guntis Čotars. Tālāk sekos 2 pasniedzēji, kuri arī projekta ietvaros nodrošina mācības. Viņi pastāstīs par savu mācību saturu un par to, kāpēc būtu vērts un ko pie viņiem varētu iemācīties. Un vairāk arī par datiem. Es mēģināšu uzdot kādus uzvedinošus jautājumus par to, kā datus izmantot, kā nodrošināt kvalitatīvas datu kopas un vēl arī dažus citus, bet jūs, protams, arī esat aicināti droši uzdot jautājumus, ja jums webināra laikā tādi rodas, vai nu ierakstot čatā, vai droši arī paceļot roku un mēģināsim uz to atbildēt. Lūk, bet tad nedaudz par, šeit jūs varat paskatīties uz mūsu sejām, kādi mēs izskatāmies. Es, diemžēl, jūs nevienu neredzu šērojot ekrānu. Bet, tātad es, Guntis no SIA Teogrowth un 2 mūsu pasniedzēji Maksims Ivanovs un Pēters Grabusts, Maksims no Elektronikas un datorzinātņu institūta un Pēters no Reizeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Bet īsi par to, kas vispār ir EDITS un kas ir Latvijas digitālais akcelerators. Tātad Latvijā ir 2 Eiropas digitālo inovāciju centri. No tiem viens ir Latvijas digitālais akcelerators, kura galvenais mērķis ir tieši atbalstīt uzņēmumus un arī publisko sektoru jaunu digitālo produktu un pakalpojumu izveidē. Mēs pamatā nodrošinām gan mācības, gan tehnoloģisko ekspertu iesaisti jūsu jauno produktu tapšanā, palīdzam ar konsultācijām tieši kā tad nonākt līdz šim jaunajam produktam un pakalpojumam. Savukārt otrs EDITS, kuru vada un attīsta Latvijas IT klasteris, ir vairāk par iekšējo procesu digitalizāciju un par programmām LIA grantiem un Altuma atbalstu. Tāds ir mūsu mērķis, un kas tad var saņemt EDITS pakalpojumus pie mums Latvijas digitālajā akceleratorā. Tātad tie ir Latvijas uzņēmumu reģistrētas juridiskās personas, arī biedrības un nodibinājumi, kuru darbības pamatā ir atbalsts tieši uzņēmumiem. Tātad, ja jūsu biedrība ir reģistrēta ar mērķi sniegt atbalstu uzņēmējiem, vienalga, vai tas ir kādā konkrētā novadā, vai plašākā vai šaurākā teritorijā, tad arī jūs kā biedrība varat saņemt atbalstu. Kā jau minēju, arī tātad publiskās personas un iestāžu sarakstā reģistrētās personas var saņemt atbalstu un arī Izglītības un zinātnes ministrijas zinātnisko institūciju reģistrētie var saņemt EDITS pakalpojumus. Kas ir mūsu partneri? Kas nodrošina šīs tehnoloģiskās konsultācijas un arī mācības un citus pakalpojumus. Lielākā grupa ir Izglītības un pētniecības organizācijas, jeb iestādes, lielākās Latvijas universitātes un arī institūti, no kuriem mēs varam piesaistīt tātad ekspertus, kas konsultē jūs par jūsu tehnoloģiskajiem jautājumiem, kā arī biznesa atbalsta organizācijas un publiskais sektors, kuru logotipus jūs varat šeit redzēt. Jā, un pavisam īsi arī par mācību iespējām aprīlī. Šīs ir tās mācības, uz kurām šobrīd piesakoties jūs noteikti varat paspēt, jo process ir nedaudz sarežģīts, bet es saku tikai nedaudz. Ja tātad vispirms ir jūsu pieteikšanās, un tad jāaiziet cauri tādiem obligātajiem posmiem kā brieduma tests un digitālā brieduma tests un ceļa karte, kurā mēs tad ierakstām, kuras no šīm apmācībām jūs vēlaties apmeklēt. Un tad jūs, kā uzņēmuma vadītājs vai uzņēmuma darbinieks, varat piedalīties šajās mācībās. Visa mācību maksa ir 100% atbalsts no uzņēmuma de minimis, kas nozīmē, ka savas naudiņas šeit nav jāiegulda, nekāda līdzmaksājuma nav jāveic. Un katrai no šīm te mācībām ir
noteikta vērtība eiro valūtā, ko jūs varat arī redzēt mājaslapā digitallatvija.lv. Bet, kā jau es minēju, tad šīs naudiņas neiziet no jūsu konta, bet tiek piešķirts jums kā atbalsts de minimis sistēmā. Lūk, tātad varat iepazīties ar šiem te virsrakstiem, bet, protams, šo informāciju varat atrast mūsu mājaslapā. Un, lūk, mēs esam nonākuši, veiksmīgi iekļāvos 5-6 minūtēs, esam nonākuši pie pirmā runātāja, pie Gunta. Es ceru, ka viņš ir pieslēdzies. Roberta man pamāja ar galvu, ir, viss ir super, ļoti jauki. Es gan pasniedzējiem un runātājiem minēju, ka es iedošu kontroli pār ekrānu, bet, diemžēl, es nevaru nodot šo te kontroli, tāpēc Guntim tomēr būs man jāsaka maģiskais tālāk, un tad es pārslēgšu. Bet, lūdzu, Gunti, vārds tev. Tā, jāpārbauda, vai dzird mani? Dzird, viss kārtībā. Sveiki, Gunts Čadars, jā. Es esmu viens no līdzdibinātājiem Teogrost, kas ir, varam uzreiz uz nākamajā slaidu, tur arī būs teikts, kas tad mēs esam, ko mēs darām. Mēs palīdzam ar ideālā klienta identificēšanu un validēšanu, izmantojot, generatīvai AI, kā saka, bāzētu veidni, un tas viss ir, lai būtiski pātrinātu to ceļu no tā haosa un no tām daudzām dažādām iespējām un opcijām, kas ir pieejams sākumā pašai sevišķi, kad izstrādā jaunu produktu. Mēs to visu sakārtojam un automātiski saģenerējam datus, kas palīdz jau prioritizēt un sašaurināt to lielo iespēju dažādu iespējamo virzienu, tā kā sašaurināt to un izvēlēties tās prioritātes. 1, 2, maksimums 3 varbūt segmentus, ar kuriem tad tālāk strādāt, izvirzīt hipotēzes un iet un validēt. Un tās galvenās situācijas mums ir, mēs nodrošinām galvenokārt B2B, business to business software as a service uzņēmiem. Un tās situācijas ir, kā es minēju, ka tiek jauns izstrādāts pilnīgi produkts, tad, kad ir kaut kāds expansions uz citām valstīm, citiem reģioniem, vai esošs produkts tiek iepakots citai auditorijai, kā arī saucamais pivots, kad saprot, ka kaut ko pilnīgi citu jādara. Tad tas pats sākums, kad ir ļoti, mēs viņu saucam from zero to hero, ka mēs salīdzinoši ļoti ātri varam palīdzēt, sastrukturizēt un priorizēt un sākt validēt jau konkrēti, ir tas, kā mēs domājam, realitātē arī dzīvē vai nav. Un tas cikls pilns būtu. Mums ir gan tas rīks izstrādāts, ko mēs gan šobrīd izmantojam iekšēji, priekš sevis, lai ātrāk nodrošinātu pakalpojumu, bet tas cikls sastāv no tā, kad ir konteksts ievākts par uzņēmumu. Tad mēs izlaižam cauri procesiem tu informāciju tam mūsu rīkam, kas ir sastāv. Tur būs tālāk rakstīts, laikam, chain of prompts, bet pa lielam viņš ir vairāk kā 200, manuprāt. Mums šobrīd ir tie dažādi prompti, kur izsaukumi uz OpenAI API, kur katrs nākamais ietekmējās. Viņas nevis visu reizē sauc, bet vienu pēc otra, jo katrs nākamais izmanto kādu no iepriekšējiem izvades datiem, kā viņa saucamo input, kā ievadas datus. Mēs izlaižam tur cauri, tur ir ļoti daudz dažādu informāciju ģenerējās. Kā es minēju, tad tas palīdz galvenokārt prioritizēt, kas ir tie segmenti, kuriem turpināt padziļināt pētīt. Tad, kad tiek izvēlēti tie prioritārie segmenti, tad arī hipotēzes ir skaidrs, ko tam mēs tieši mums šķiet, ka mēs zinām, un mēs zinām, ka mēs nezinām. Un tos pārvērš pēc tam interviju jautājumos un formā arī konkrētā, lai tas viss notiek strukturizēti, nevis tādā brīvā formā. Man arī šobrīd sarunas ir ar dibinātājiem ļoti daudz, un es prasu, vai jūs veicat kvalitīvas intervijas. Viņi saka, jā, kāds izpaužās, mēs tur parunājāmies kaut kādā pasākumā. Tā ir intervija, bet tā varētu būt tāda sākotnēja intervijā, ka es nezinu, ko es nezinu, lai noprecizētu kādas pāris zināmas lietas. Un tad jau vajadzētu pāriet strukturizētāk, kad es konkrēti jau jautāju konkrēts jautājumus un lieku tur rankot, vērtēt vai salīdzināt vai tā tālāk. Pēc tam ir arī pati intervijas un validēšana. Mēs ir divi produkti. Viens ir, ka mēs palīdzam sagatavoties intervijām, visas tās hipotēzes un intervijas skripts un arī saprast, pie kā tad jāiet un kas ir jāprasa. Pilnajā servisā, kur mēs laižam tad arī paši 2 mēnešus, tas pilnais cikls ir, tad mēs arī ejam un paši arī validējam
taisam intervijas, tās ir 20 intervijas, 5 testa intervijas, lai pielāgotu to skriptu, uzlabot, un pēc tam vēl 20, lai validētu. Un tad pēc tam visas atziņas un viss, ko mēs uzzinām, tiek tā kā sakārtots, vēl papildus prompti, vai nemaz katra intervija arī transkriptota tiek, pēc tam pielikts klāt arī viss, kas tika uzģenerēts, un tad, lai vēl labāk izvilktu ārā kaut kādas patērnus saucamos kopsakarības. Un tad mēs izveidojam tādu, kā mēs saucam par Customer Intelligence book, kas ir līdzīgi kā brandbooks, ka man ir vizuālai materiāli, logo, krāsas un fonti, viss tādā sastrukturizētā formā. Mēs tad kaut ko līdzīgu, tikai šī gadījumā tas ir produkta un klienta izzināšanas kontekstā, tādu kā brandbook izveidojam, lai tu var navigēt un arī turpināt, jo tas customer development, saucamais discovery, ir mūžīgs process, continuous, vajadzētu būt. Tas pilnais cikls, varam tālāk iet, tur būs par to konkrētā, kas ir tie ievads dati. Šis ir tas, ko mēs pajautājam klientam no viņa puses, gan lai viņš pats ievada, gan mēs apskatāmies arī, paprasam pitch deckus un mājaslapas, lai pārliecinātos, vai sakrīt arī tas, ko viņš saka, vai ne, jo tā ir vēl viena problēma, ka dažādās vidēs mēdz dažādi vien to pašu informāciju pasniegt. Paprasam par problēmu, ko viņi tieši risina, kāds ir šī brīža risinājums un esošais un iedomātais. Tas ir komandas profils, to mēs arī ņemam vērā kā ievads datus, jo mēs palīdzam, kā es minēju, tieši to pašu pirmo ideālo klientu uz šodienu vai uz turpmākajiem 6, 12, varbūt 24 mēnešiem, bet salīdzinoši īsā posmā, tāda niša varētu teikt, bet kur vislabāk un visātrāk mēs varēsim iegūt to early adapteru, saucamo to, kurš ir gatavs mums strādāt un visvairāk novērtēs to un būs gatavs arī dot atgrieznisko saiti, kas ir ļoti, ļoti būtiski pašā sākumā. Tāpēc mēs skatāmies viņu pieredzi, kur kādās nozarēs strādājuši viņi un tā tālāk. Produkta fāze, vai cik gatavs ir produkts, kādas ir tehnoloģijas izmantotājs, ir kāda īpaša, kur mēs tad izvērtējam, kas ir tās tehnoloģijas būtiskās konkurētspējīgās priekšrocības vai vispār īpašības kā tādas, kas šo tehnoloģiju izceļ, salīdzinot ar citām, kas palīdz salīdzināt ar konkurentiem, var, ja viņi dara to citādā veidā, lai palīdzētu uniqueness saucamo. Un konkurētspējīgās priekšrocības, ja viņi jau ir izzinājuši paši un noskaidrojuši kaut ko īpašu, vai viņi zina kaut ko, viņi māk, vai kaut kādu konkrēts algoritmus viņiem, kas ir tas, ko viņi jau šobrīd jau zina, kā tādu būtisku priekšrocības. Un iedod viņu arī konkurences, kurus mēs ar tur tā izdzenam cauri. Viņš gan šobrīd tādā bāzes līmenī, bet mēs apskatāmies, kas ir tā problēma, ko viņi ir nodefinējuši, kas tas viņu risinājums, kas ir tie klienti, uz kuriem viņi pozicionē sevi un tā tālāk. Un mēs tur mēģinām apskatīt arī kaut kādas caurums iespējamos, kur varbūt neviens tā īsti nav nofokusējis kaut ko vienu vai otru lietu. Laižam tālāk. To viņi mums iedod. To mēs ievedam tajā Google Sheetā. Un tad šis ir tas process, kuram iet cauri tie pār pa 200 prompti. Mēs nodefinējam ideālās un bad fit vai ļoti sliktas īpašības, kuras piemīt potenciāliem segmentiem, tā kā īpašības vārdi vai tādā aprakstošā formātā, kas pēc tam tiek izmantots arī nākamajos promptos, lai atfiltrētu, ka mēs ģenerējam tos segmentus, mēs sakam, apskatāmies, vai viņš neiekrīt kādā no sliktajām īpašībām. Un īsumā šis ir tas, ko vajadzētu vispār izprintēt sliktās īpašības. Mēs domājam, ir aizsūtīt klientiem arī pēc tam tādu posteru smuku pie sienas pieliek. Šie tie, ko šodien tev nevajag strādāt, lai neiekikot. Tā kā FOMO saucamais fear of missing out, ka tu gribās visus apkalpot. Pieliec pie sienas, šitie nav šodien, ja? Varbūt pēc gada būs jānomaina tas plakāts, bet šodien tev nevajag uz viņiem fokusēties, netērē laiku. Tad ir funkcijas, mēs pārvēršam pieredzē un pieejās, tā kā var sakot, pieredzi, pieejas un funkcijas, visu, ko viņi bieži vien cilvēki apraksta kā tādā funkcionālā līmenī, mēs pārvēršam par iegūmiem un jobs to be done, saucamajiem darāmajiem darbiem. Segmentācijas, tad mēs uzģenerējam subsegmentus, alternatīvos segmentus un izvirzam tos top segmentus. Mēs novērtējam pēc 9 dažādiem kritērijiem, lai varētu prioritizēt. Tad ir top 3 padziļinātā, tāda jau, kad ir izvēlēti. Un uzmetam arī ideālo klientu, tas tāds customer persona, vairāk profils būtu zem tā izvēlētā segmenta. Ir arī loma, tu izvēlēsi kādu tieši lomu, būs tā, ko tu uzrunāsi. Un tad mēs tādus 3 arhetipus, viens ir vairāk uz cenu, fokusējas viens kaut kāds inovatīvāks cilvēks, un tad arī tiem bišķiņ atšķirās pieeja. Un tad no tā arī tās pirmā versija hipotēzēm uzģenerējās, bet šie te visi ir tādi, mēs viņu saucam par logic driven, ja, tāpēc, ka viņš nav uz datiem balstīts, viņš ir tāds, cik generative AI,
uz loģiku balstīt var uzģenerēt, bet tādiem maziem solīšiem mēs liekam, lai viņš būtu super konstants un līdzīgs. Tā nākamo, cik man ir laiks, cik es runāju minūtes. Nu, tad 2, man liekas, arī izslēdz. Šie tie 9 parametri, kritēriji, pēc kuriem mēs vērtējam, cik kā vajadzības sakrīt, cik viņiem tas kritiski šī konkrētā problēma, cik viņa steidzama ir, kā jūsu īpaši prasmes un pieredze sakrīt ar kuru segmentu vairāk, cik ātri viņi redzēs vērtību, kas arī būtiski, jo ātrāk, jo labāk. Man sākotnēji gribētos, gan ka viņi ir priecīgi, gan atgriezties saiti, un viņiem ir ātrāk, cik ātri kā organizācija viņi spēj ieviest jaunas vispār izmaiņas, kaut kādas arī vajadzētu meklēt tādu, kurš ātrāk ir gatavs ieviest un mēģināt, cik viņi ir pieejami, tādi salīdzinoši subjektīvi. Katram apakšā ir arī reasonings, tā kā paskaidrojums, kāpēc tāds vērtējums ir, un cik šobrīd vismaz izskatās, cik ir piesātināts tirgus. Un tad šie palīdz izvēlēties tos 3 no kādiem 10. Un tad pēdējais slaids, man liekas, jā. Nu jā, šis ir šī brīža tas technology stacks, saucamais, kā es minēju, šis ir MVP, varētu teikt, lai mēs nebūtu tā, ka mēs tagad programmējam jau uzreiz, jo mēs nezinām, kā tieši viņiem ir jāizskatās. Tam gala rezultātā mēs rudenī Google Sheetu ar tādu extensionu, kas ir GPT for Sheets, automatizē, lai varētu pieslēgties OpenAI API un to visu dabūt automātiski iekšā Google Sheetos. Līdz ar to šobrīd darbu viņš dara, izskatās, viņš bija nesmuki. Tad papildus, bet darbu viņš dara, jā, tāpēc nākamais, kas mums ir 3, mēs tagad šobrīd to visu datus pārcelsim uz Notion, kas arī ir tāds mūsu starposms tādam kārtīgam IT risinājumam, lai smuki tos datus sastrukturizētu un varētu viņiem pēc tam arī paspēlēties. Visi tie, kas ir Cloud, Bard, Perplexity, JetGPT, tos mēs izmantojam manuālai, saucamai frontēšanai papildus kaut ko mēs jūtam, ka vajag vēl uzlabot un papildināt. Interviju skriptu mēs izmantojam Tactic extension, kas ļoti labi, mums būtiski bija nevis tikai, ka ieraksti ir ļoti daudz rīki, kas arī pēc tam smuki apkopot uz summaries un action points vispārējo. Mums bija svarīgi, lai viņš labi transkripto un lai mēs varam custom skriptus, custom promptus ielikt ar domu, ka viņš uzreiz jau izdara tieši to, ko mums vajag ar to skriptu. Nevis kaut kādas iebūvētas viņa funkcijas, mēs varam paši uzbūvēt un pateikt, ko tieši darīt ar to visu informāciju no tās intervijas. Nu, un automatizācijas rīks, protams, ir Zapiers. Un tādā veidā tad mēs tā ķipinam kopā, darbu viņš dara, tieši tā kā pareiza pieeja arī būtu jauniem produktiem, kaut kā iztaisīt, lai klientam rezultāts būs tāds, kādu viņam vajag, bet, fonā tur mēs pa naktīm strādājam un manuāli bakstam, lai tas viss notiktos. Un ar mērķi saprast precīzi, kā tam jānotiek, lai varētu jau būvēt kārtīgi tūli jau, un tad mums būs viss jau skaidrs, nevajadzēs tad minēt. Nu tā kaut kā. Tā mums ir. Super. Liels paldies tev, Gunti. Man bija sagatavots jautājums tāds, es domāju, ka pietiekoši vienkārši, bet skaidrs, ka jums ir ļoti daudz, vai ne, tātad šie dati, kas ir jāanalizē un jāsaprot, ko mēs no tā iegūstam. Man bija jautājums par šo tā saukto datu neobjektivitāti, jeb bias. Kā jūs varbūt ar to strādājat, cik tas daudz var teorētiski jūs ietekmēt jūsu darbu un vai jūs kaut kā koncentrēties, lai to novērstu? Nu, īstenībā šī te metodoloģija, kas ir izstrādāta, tas nozīmē konkrēts formāts, kādam jāiet cauri soli pa solītim, viņš ir tieši tādu domu, lai mazinātu bias, izslēgt, teikt, varbūt grūti 100% garantēt vienmēr. Tomēr cilvēks nolasa datus tos, vai ne to informāciju, ko viņš grib redzēt. Bet mums tie 200 prompti, viņi tieši tāpēc ir viens pēc otra seko un balstīti uz teorijām. Mēs neesam izdomājuši visas teorijas, mēs vienkārši esam salikuši kopā konkrētā struktūrā to visu, kas seko pēc kā un kas ar ko ir saistīts, lai tas rezultāts būtu minimāli bias. Pēc tam jau, kad es izvēlos segments, tas vienmēr būs cilvēkam tāds kaut kāds arī emocionālais, man patīk šis segments nedaudz vairāk, bet vismaz tik daudz mēs palīdzam, ka izslēgt segmentus, uz kuriem nevajadzētu noteikti fokusēties, jo tur būs kāds ļoti bīstams vai neviens otrs parametrs, kur mums būs grūti vienkārši pārvarēt. Bet tā doma, ka ilgtermiņā mēs gribam, lai viņš ir kā automātisks tāds asistents, kurš pēc tam arī palīdz izpildīt plānu, jo tā ir vēl viena problēma. Parāda datus, cilvēks, paiet mēnesis, viņš jau novēršās no plāna, sāk kaut ko citu darīt. Tas mums ir kaut kad nākotnē, ka būs vēl asistents, kas tev mēģinās pieķert, hei, tu novirzies no plāna vai pieņēmi tādu subjektīvu lēmumu, ja? Jo plānā tas nebija. Vai tu paskaidro to, jā vai ne? Viņš tā kā vienkārši uzmet karodziņu, hei, man liekas, ka tu kaut ko dari tā kā plānots. Jā.
Jā, tad sanāk, kad vai ne, ir šis te datu apkopojums, ir rezultāts, pēc kā mums jāvadās, bet reizē mēs gribam tomēr aizvirzīties no tiem datiem prom, un tad atkal sākās problēma, vai ne, kad mēs jau vairs neklausām tam, ko dati mums ir pateikuši, ka mēs jau ieslēdzam savu cilvēcisko. Skaidrs, super, liels tev paldies, Gunti, par šo stāstu. Es ceru, ka arī klausītājiem bija noderīgi un bija interesanti, un gan būs jauni klienti pašam, gan arī citiem būs idejas, kā izmantot datus varbūt savā darbā. Bet tad pārējām pie nākamā runātāja. Elektronikas un datorzinātņu institūts Maksims Ivanovs. Ceru, ka ir pieslēdzies, neredzu. Bet, Maksim, es ceru, ka mani var tagad gan redzēt, gan dzirdēt. Jā, var, viss kārtībā. Ļoti jauki. Jā, un tad es domāju, ka mēs varam pāriet uz nākamo slaidu. Paldies. Jā, tad es esmu pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūta un pārsvarā nodarbojos ar mākslīgo intelektu, vairāk specializējos uz datorredzes, bet pašlaik mēs arī strādājam esam sākuši strādāt arī pie risinājumiem, kuri ir saistīti ar dabiskas valodas apstrādi, ChatGPT, progresa iedvesmoti, tā teikt. Un tas kurs, ko es pasniedzu, ir par datu kopu izmantošanu, protams, arī par mākslīgā intelekta metožu pielietošanu kopumā. Mēs esam daudz dzirdējuši par šo metožu progresu, gan masu medijos, gan arī, teiksim, kaut kādos pārskatos par šīs jomas iespējamu attīstību nākotnē, kā tas var arī ietekmēt uzņēmējdarbību. Un, protams, ka šis progress lielā mērā ir saistīts ar jauno metožu rašanu. Piemēram, tas pats ChatGPT vai datorredzes risinājumi. Bet tā ir tikai viena no tā stāsta daļām, jo otra stāsta daļa, par kuru bieži vien tiek runāts mazāk, ir īpaši arī masu medijos, tas ir dati, jo šo metožu efektīvai funkcionēšanai ir nepieciešams liels datu apjoms. Pašlaik metode ar labāku precizitāti gan dabiskas valodas apstrāde, gan datorredze pārsvarā ir saistīti ar mākslīgo neironu tīklu izmantošanai, kuram ir vairākas priekšrocības, jo tas metodes, tie modeļi mācās no datiem, bet līdz ar to tiem ir arī nepieciešams liels datu apjoms, lai mēs varētu veiksmīgi apmācīt šos modeļus un iespējams arī pilnveidot, tā teikt, to funkcionēšanu dzīves ciklā. Un līdz ar to iespējamiem pasūtītājiem, piemēram, šajā gadījumā uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem, manuprāt, būtu nepieciešams arī zināms priekšstats par to, kādi dati varētu būt noderīgi viņu uzņēmumu problēmu risināšana, izmantojot mākslīgā intelekta metodes, kas šos datus ievākt, apstrādāt, un ko ar šiem datiem varētu sasniegt. Manā līdzinējā pieredze liecina, ka vislabāk uz mākslīgā intelekta balstītos risinājumus var iztenot tad, kad no vienas puses mākslīgā intelekta inženieriem, datorzinātniekiem ir zināms priekšstats par datiem, ar kuriem viņi strādā, bet no otras puses arī klientam, ja pasūtītājiem, arī ir priekšstats par to, ko tad dara otra puse, respektīvi kādas ir prasības attiecībā pret datiem. Ja, lai tas viss neizklausītos ļoti abstrakti, viens piemērs. Piemēram, mums ir datorredzes sistēma, kurā pārbaudā detaļu kvalitāti uz konvejera, un tas mērķis ir atpazīt, vai kāda detaļa ir kāds brāķis. Ja? Bet, protams, šāda sistēmas apmācība ir nepieciešami attēli vai video ar attiecīgām detaļām. Bet jāņem vērā, ka ja
ražošanas kvalitāte ir pietiekoši laba, tad ir iespējama situācija, kad mums faktiski nebūs detaļu ar brāķim. Un līdz ar to šī datorredzes sistēma vienkārši nevarēs iemācīties, kas tad īsti ir tas brāķis, jo vairums attēlu būs kvalitatīvi. Ja? Un šādas pašas situācijas ir iespējamas arī, piemēram, citus gadījumus, ja mūsu datorredzes sistēmas mērķis ir, piemēram, atpazīt kaut kādu retu saslimšanu attēlos, bet varbūt mūsu datu kopa nav tik daudz šādu attēlu, un līdz ar to modelim vienkārši nebūs nekā mācīties. Ja? Tātad viens no tādiem problēmu jautājumiem ir datu sadalījums. Citi šādi jautājumi ir nepieciešams datu apjoms, ja? Jo dažreiz šķiet, ka piemēram, ka cilvēkam var parādīt dažus attēlus un paskaidrot, šis, piemēram, ir brāķis, šī ir laba kvalitāte, bet datorredzes sistēmu gadījumā tā tas nav, ir nepieciešams daudz lielāks datu apjoms un arī atkarība no konkrētā pielietojuma gadījumam. Arī datu kvalitāte, ja, piemēram, apgaismojums, izšķirtspējās, arī jāņem vērā to, ka ir iespējama situācija, kad, piemēram, mainas veids, kāda veida tiek iegūti dati, piemēram, kameru novietojums vai piemēram, biomedicīnas pētījuma tiek izmantots cits mikroskops un izrādās, ka viss tas darbs, kurš jau tika paveikts, tagad vai nu nav gluži noderīgs, vai to kaut kāda veida jāpārveido, jo būtiski mainījās, tā teikt, datu domēns. Ja? Tie ir tie problēma jautājumi, par kuriem es stāstu šajā kursā. Bet, protams, mēs nevaram aplūkot datu ievākšanu, tā teikt, pilnībā nodalot to no iespējamiem risinājumiem, no tā, kādas tad metodas tiek pielietotas, jo pēc būtības tas ir tāds kā cikls. No vienas puses mēs skatāmies, kādi tad mums ir dati, kādas metodas mēs varam pielietot, un pēc tam atgriežamies atkal pie datiem, un tad, piemēram, cenšamies vai nu iegūt vairāk datu, vai nu tādus noderīgākus datus iegūt, un respektīvi arī viena no tādām galvenajām tēmām man pasniegtajā kursā ir tas, kāda veida tad var izveidot veiksmīgu sadarbību starp mākslīga intelekta ekspertiem un tā teikt, datu īpašniekiem, klientiem un pasūtītājiem. Un kursā es arī stāstu arī par tādiem iespējamiem risinājumiem, kā var ar salīdzinoši nelielu datu apjomu mēģināt izveidot strādājošu risinājumu, piemēram, arī izmantot brīvpieeja esošos datus, lai sākotnēji apmācītu modeli un pēc tam piemācīt klāt to modeli uz mūsu datiem un arī, piemēram, kāda veida nodrošināt, lai, piemēram, datu apstrāde tiek iesaistīta kāda trešā puse, piemēram, datu marķētāji, jo tas arī bieži vien ir laikietilpīgs darbs, kāda veida tad arī var veikt kvalitātu kontroli, lai pārliecinātos, ka iegūti dati ir kvalitatīvi un ne laiks, ne līdzekļi netika izmesti vējā. Jā, tas laikam arī viss no manas puses. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jā, liels paldies, Maksim, par šo stāstījumu. Man bija viens jautājums sagatavots, es nezinu, ja čatā kāds arī ir, tad Roberts to pēc tam droši var nolasīt, paskatīties, bet man bija šāds jautājums par to, varbūt to var minēt, kādas ir šīs tipiskākās kļūdas, veidojot datu kopas mašīnu mācīšanās modeļu apmācībai. Tu jau minēji par to, ka varbūt pietrūkst attēlu, teiksim, vai ne, kad mums nav no kā viņu mācīt, bet kas vēl varbūt varētu būt tāds? Tātad, jā, pirmā un tipiskākā kļūda ir tas, ka ir pārāk optimistiskas cerības, ka par to, ka ar ļoti nelielu datu apjomu var atrisināt sarežģītas problēmas. Un otra tipiskā kļūda ir tas, ka
dati tiek iedoti mašinmācības un mākslīgā intelekta inženieriem pārāk vēlu, jo tiek sagaidīts, ka jau tika uzbūvēta visa sistēma, izveidoti visi algoritmi, un tagad var vienkārši iekopēt tos datus un nospiest lielu sarkano pogu un viss strādās. Ja? Bet tas īstenībā neatbilst pašreizējai mākslīgā intelekta paradigmai, jo pēc būtības nevis dati tiek pielāgoti modelim, bet modelis tiek pielāgots datiem. Ja? Un ja mums nav datu mūsu rīcībā, mēs nevaram veikt šo darbu ar modeļa pielāgošanu. Ja? Tad respektīvi, svarīgi saprast, ja, ka mēs, kā angliski saka, don't put the cart before the horse, ja? Neliec pajugu zirgam priekšā. Ja? Un arī šajā gadījumā, ka pēc būtības tas metodes ir pakartotas datiem, un līdz ar to nav iespējams izstrādāt sistēmu, kamēr nav vismaz daļas no šiem datiem. Skaidrs. Jā, liels paldies par šo atbildi. Robert, varbūt tu vari apstiprināt vai noliegt, vai ir kāds jautājums mums kaut kur iekritis šajā brīdī par šo kursu. Varbūt kādam ir uzreiz jautājumi, ko vēlaties uzdot. Izskatās, ka nē, ja? Labi. Varbūt, ka pēc tam sekos jautājumi e-pastā, bet tad mēs pārējām pie nākošā runātāja, nākamajām mācībām pie Pētera Grabusta no Rezeknes Tehnoloģija akadēmijas, un viņa mācības ir datubāzes un SQL. Pēter, lūdzu. Paldies! Cerams, ka dzirdams. Ir dzirdams, izkārtībā. Pirms es sāku runāt par šo kursu datubāzēm, ja drusciņ negribēju uzdot jautājumu Maksimam, bet drusciņ pakomentēt to viņa kursu. Skaidrs, ka tas, ko es runāšu un arī tiem kursantiem rādīšu un stāstīšu, tad būs daudz piezemētāks nekā viņa teiksies par visiem tiem mākslīgā intelekta lietām. Jo uz šo brīdi par to mākslīgo intelektu no visām teikanām runā un stāsta ilgi un dikti. Un man pašlaik reizi ir kurs mākslīgā intelekta pamatī. Ir vairāki kursanti, kuri ir atnākuši par visām šīm lietām pamācīties, uzzināt kaut ko vairāk. Un principā viņi ir atnākuši, bet viņi nezina, ko viņi grib. Ja, viņi nezina, ko grib. Līdz ar to man faktiski nākas viņiem uz pirkstiem visu izstāstīt, parādīt, kā tas pats neironu tīkls strādā, kā tā klasterizācija strādā. Un tad mēs sēžam, domājam, kā to visu mēģināt viņu vajadzībām pielāgot. Varbūt kaut kāds saskarsmes punkts rodas, kas viņi varētu pielietot savā profesionālajā darbībā šos visas mākslīgā intelekta dotās iespējas. Tāpēc, jā, tas patiešām interesanti un skaidrs, ka tas viss zināšanu līmenis un potenciālajiem kursantiem ir dažāds. Es pieņemu, ka Maksimam atnāks uz nodarbībām, ja nāk jau tie, kuri jau ir tēmā, kuri zina, kas viņam vajadzīgs un vienkārši priekš tā, lai dabūtu kaut kādu papildus informāciju. Un tas pats faktiski attiecas arī uz datubāzēm, uz šo te kursu. Jā, tad lūdzu nākošais. Faktiski arī ir situācija tāda, ka es kā praktizējoši faktiski docētājs ar ilgstošu pieredzi, pašu to datubāzu kursu pasniedzu ilgstoši studentiem. Un arī ir tāda situācija, ka datubāze pašlaik ir visur. Visi ar viņām strādā, uzņēmumi, iestādes, firmas, izmanto kaut kādas grāmatvedības, datorgrāmatvedības programmas, tur ir savas iekšējās korporatīvās datubāzes. Tas ir viņi lietotāji. Viņi sāk strādāt, kaut ko dara, vada datus, vada paradzīmes, dabū kaut kādu rezultātu. Un principā viņi neiedziļinās par to, kādas tur ir tās datu sakarības, kādas ir attiecības starp viņiem. Viņam tas nav vajadzīgs. Tas nav vajadzīgs. Tāpat es arī spriežu par to, ka studenti atnāk uz pirmajiem kursiem. Faktiski viņiem vajadzēja apgūt skolā to pašu aksesu. Ja? Tas nepelnīt aizmirstais akses, bet tas ir baigi labā lieta, lai tos pamatus apgūt. Kas tā tāda tabula, kas tā tāda saite, kādā veidā sasaistīt tās datubāzes tabulas, tātad pašu principu viņiem nav. Līdz ar to atkal tas pats variants, kad nākas no pašiem sākumiem, pirmsākumiem stāstīt, rādīt, lai viņi saprastu, kas tas tāds ir ieraksts, kas tā tādi tie dati ir.
Šeit ir pilnīgi tāpat, tāpēc kaut arī šeit man ir pierakstīta SQL servera produkta īpašībām, protams, man ir plānots sākt ar to veco labo Accessu, lai pamatprincipus parādīt, pastāstīt. Access ir faktiski ir brīvi pieejamais, Office sastāvā viņš visiem Bartas datoros kaut kur ir jābūt, līdz ar to varētu faktiski sākt. Tad, kad tās iemaņas jau daudz maz apgūtas, tad varētu ķerties jau pie tādām nopietnākām lietām, kas ir attiecībā par SQL serveru. Šeit arī neiet runa par tādu ļoti par datubāzes administratora funkcijām, bet tie tā principi, kā tas strādā, kā var administrēt to datubāzi, kā var tur ar ierakstiem manipulēt, kā dažādu skatus dabūt. Un te arī parādās tie vaicājumi, SQL vaicājumi, ka varētu jau sākt dziļākai datubāžu datu iegūšanas no datubāzēm izpratnē var sākt taisīt kaut kādus vaicājumus. Tā nav programmēšanas valoda, protams, līdz ar to tas ir vienkārši forma, kādā veidā uzdot to tipiskos vaicājumus. Tā kaut kas tāds ļoti līdzīgs, kā mēs rezervējam biļetes kaut kur uz lidmašīnu, tad uzdodam to un to un to un to, un mums atgrieža rezultātu, transakcijas rezultātu, kā ir pieejams reizes vai nav pieejams reizes. Lūk, tādā veidā arī tie darbojas visi tie datubāzu vadības sistēmu principi, ka mēs kaut ko prasām un gribam kaut kādu atbildi dabūt. Tātad visi šie tādi sākuma jautājumi varētu to visu apskatīt, apgūt, ir uz praktiskiem nelieliem piemēriņiem, tad neliela datubāzi, tad kādām 2, 3 tabuliņām, tad jau rodas tā izpratne, kas tā tāda saite, kas tā tāda primārā saite, jeb saite viena pret daudziem, jau kad kāda viņam nojausma par to sāk rasties. Kursa noslēgumā tiem, kas nebūtu tā īpaši, kas ir vajadzīgs, kuriem būtu nepieciešamība tur kaut ko tur uzlabot savā iestādē, datubāzu sistēmā, kaut kur tajā programmā, kas tiek izmantota, var izmantot rīku, kas saucas Enterprise Architect, tātad tas ir faktiski arī bez programmēšanas, vienkārši aprakstīt konkrētās datu struktūras, visus laukus aprakstīt, uzdot saites, un tad principā kaut kā piedāvāt tās datubāzi, ja tās programmas izstrādātiem, kaut ko uzlabot, ja papildināt tieši jau saviem nolūkiem. Tāpēc arī uzskatu, ka šās kurs principā būtu liederīgs tieši iesācējiem, kuri vēlas apgūt šīs pamatzināšanas par to visu. Tad neskatoties uz to, ka viņam varbūt ir pietiekami ilgstoša prakse un pieredze darbā jau ar uzņēmumā esošo kaut kādu datorsistēmu, kurus netiek lietota, bet tas būtu noderīgs vairāk varbūt pat tādiem darbiniekiem, kuriem ir vajadzība, ir nepieciešamība uzlabot to esošo. Līdz ar to viņi varētu aprakstīt tos datus un datus saites un tipus, kas viņiem būtu papildus vajadzīgs. Līdz ar to varētu iesniegt šo rezultātu tiem izstrādātājiem, lai viņi uztaisa, ja pielāgo, ja modernizē šo esošo sistēmu. Tā kaut kas apmēram tāds. Jā, paldies par uzmanību. Paldies, Pēteri. Jā, man arī jums varbūt jautājums par to. Varbūt jūs varat pastāstīt nedaudz par to, kādi ir nekvalitatīvi dati. Teiksim, atnāk uzņēmums pie jums vai ne ar savām lapām un ievāktajiem datiem, un jūs saprotat, ka jūs šito kaut kur ievadīsiet sistēmā, tur viņi pilnīgi neko neiedos. Un varbūt, kas ir tās pazīmes, kā es varu pateikt, ka šie dati ir jāpielāgo, jāpārveido vai kaut kā savādāk jāievāc vispār? Tas ir ļoti labs jautājums. Tas ir klasiskais jautājums, ka ir dati, ko viņam darīt. Man ir situācijas bijušas, kad atnāk maģistranti, uztaisīsi anketas, pati palaidusi pasaulē, atnes 200 lapas izdrukātas ar anketām un prasā, ko man tagad darīt ar šito visu. Un tas sākat brīnuma lietas, kad nevar viņus ne datorā ievadīt, ne
ciparot viņus neko nevar. Tā tas patiešām ir, jo tā pieredze rāda, patiešām lielākā daļa dzīvo vēlreiz vien Excela laikmetā, līdz ar to tā paša Excela kaut ko tad izspiest. Skaidrs, ka to visu var izdarīt, bet tāpēc es arī teikšu, ka ir nepieciešams tieši ar šiem visiem kursantiem runāt un rādīt, ko viņi gribētu darīt, un tikai tad kaut kādas idejas varētu rastīs. Tad jau varētu viņiem kaut ko palīdzēt, dot to virzienu, kā viņiem vajadzētu, ko viņiem vajadzētu darīt ar tiem datiem. Skaidrs. Jā, tātad vispirms mums ir jāsaprot, ko mēs ar tiem datiem darīsim, vai ne, un tad mēs saprotam, kāds būs tas pareizākais veids, kā viņus iegūt un kā viņus iegūt tādas, lai viņi būtu arī izmantojami. Neapšaubāmi. Jā, tieši ļoti labi. Paldies jums, Pēter, par šo stāstu. Paldies par šo kursu. Es atbildēšu uz jautājumu, kas bija iekritis čatā, ko uzdeva Aivis Ruža. Vai šis ir iekļauts Edits pieejamos pakalpojumos? Tas gan bija par iepriekšējo stāstītājām mācībām, bet arī Pēter stāstītās mācības atad jā. Visas mācības, kas mums ir šajā webinārā, par kurām mēs stāstam, un arī tās, kas ir atrodamas digitalatvija.lv mājaslapā, ir pieejamas Edits pakalpojumu sarakstā, ir pieejamas visiem Edits klientiem. Tātad, lai piekļūtu mācībām, jums jākļūst par Edits klienti, jāizpilda pieteikums, jāizrāda interese. Redzat arī šobrīd ekrānā tās tēmas, kas ir mūsu pārvaldībā, par kurām mēs rūpējamies, lai tās attīstītu un popularizētu Latvijā, un dodam šo iespēju pasniedzējiem un ekspertiem tehnoloģiskajiem par to runāt un stāstīt. Tā ka, ja jūs interesē kādas no šīm mācību tēmām, ko šodien apskatījām, droši piesakieties, sakiet, ka jūs interesē tieši tās mācības, un jūs noteikti varēsiet arī tajās piedalīties un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. Vēlreiz paldies visiem runātājiem. Es pieskaršos varbūt ne par datu tēmu pie reizes, vai ne, bet arī tāds ekspres mācību kurs, kas mums ir pieejams šobrīd piesakoties, ir arī par digitālo produktu izstrādes mākslu, lai vispār uzņēmums saprastu, kurā virzienā iet un kā efektīvi veikt savas, darbības. Un tas ir pilna cikla produktu inovācijas un efektīvas ieviešanas vadības pasākums. Norises ilgums ir 20 astronomiskās stundas. Sākums ir šī gada jau martā, tāpēc šis kurs varbūt vairāk pielāgots ir tiem uzņēmumiem vai organizācijām, kas jau ir pieteikušies Edits atbalstam un jau varbūt ir saņēmuši jau ceļa karti vai briedumu testu un var pieteikties arī uz šo kursu, bet tiem, kuri vēl nav pieteikušies mācībām un Edits pakalpojumiem, noteikti neatlieciet un droši to dariet, jo ir šie posmiņi, kuriem sākotnēji jāaiziet cauri, lai nokļūtu pie mācībām, bet viss ir iespējams un visu var pagūt. Par šo kursu arī. Jā, varbūt nedaudz arī par kontaktpunktiem, kā jau es teicu, es esmu Līga Ignate no Kurzemes, Ziemeļkurzemes kontaktpunkta, pārstāvu organizāciju Ventspils augsto tehnoloģiju parks, bet mēs apkalpojam klientus. Latvijas digitālais akcelerators apkalpo klientus pēc reģionālā principa. Tas nozīmē, jūs redzat iekaviņās, kuri tad novadi ir kuram kontaktpunktam. Attiecīgi, ja jūs esat uzņēmums, kas ir reģistrēts Cēsīs, tad jūs sadarbosieties ar Valmieras attīstības aģentūru, Valmieras kontaktpunktu, kuru pārstāv Matīs Krēsniņš un arī citi kolēģi. Bet jā, tad redzat šo kontaktpunktu izvietojumu, kā jau minēju, pēc reģionālā principa. Par gaidāmajiem pasākumiem varbūt un biežāk uzdotajiem jautājumiem par Edits vispār pakalpojumiem un visu šo procesu droši varat atrast informāciju mūsu mājaslapā, dodieties gan par esošajām mācību pakalpojumu piedāvājumiem, gan par citiem jautājumiem. Šobrīd arī ļoti aktīvi kolēģi no Latvijas digitālā akceleratora Facebook lapā liek informāciju par to, skaidro gan to, kas ir ceļa karte, kas ir digitālā brieduma tests, kas ir digitalizācijas stratēģijas un citus jautājumus, tātad paskaidrojam un ļaujam saprast, ko tad mēs īsti piedāvājam, kas mēs esam un kāpēc mēs esam.
Nu, lūk, jā, tas būtībā arī šodien viss. Mēs esam iekļāvušies laikā ļoti, ļoti labi. Es domāju, ka neaizkavēšu jūs vairāk. Paldies par jūsu uzmanību. Tiešām, ja ir interese, dodieties uz digitallatvija.lv, droši sūtiet e-pastus, droši meklējiet savu reģionālo kontaktpunktu. Visa informācija ir pieejama mājaslapā, arī Facebookā, un lai jums izdevusies diena un lieliska nedēļas nogale, kas arī jau tuvojās. Paldies jums! Paldies, visu labu! Paldies! Tā!